Kas notiek katru otro dienu? Liela nosaucuma. Ir ok. Jā, labrīt visiem jaunajiem un inteliģentiem un īpaši tiem, kas ir ieinteresēti idejās un iespējās. Jā, šis tas brīnums, jā. Man ir tiešām liels prieks būt šeit. Mans vārds ir Vīlis, un es strādāju biedrībā Next, un kopā ar saviem kolēģiem arī mēs esam ļoti orientēti uz dažādām iespējām un idejām. Un tas varbūt par ko būs arī mana prezentācija šodien. Un tas mūsu darbības lauciņš ir tas, ka mēs šīs iespējas un idejas saredzam tieši jaunos cilvēkos. Un arī pārskatot, teiksim, šī te fóruma dalībnieku vidējo vecumu, tas vecums ir ļoti jauns, un par to baigais prieks, ka ir joprojām daudzi jauni, forši cilvēki, kur ir gatavi diskutēt un gatavi dalīties savos viedokļos un pārdomās. Nu, lūk, bet par ko tad būs mans stāsts, vai tas stāsts, ar ko es gribētu, tās idejas, ar ko es gribētu padalīties ar jums, ir par to, ka iesākumā varbūt dažas tādas filozofiskas pārdomas, tā kā par jauniešiem vispār, par jauniem cilvēkiem kā par mums, par dažām idejām, ko varbūt sabiedrība reizēm izsaka. Un tad es gribu padalīties pavisam konkrētiem piemēriem, kur pavisam konkrēti jaunieši ir kaut ko izdarījuši. Jebši patiesībā saskatījuši idejas un iespējas tur, kur reizēm lielākā daļa sabiedrības, viņas vai nesaskat, vai uzskata, ka tā ir bezizējas situācija. Bet patiesībā jaunieši ir pierādījuši, ka varbūt arī savādāk. Ko? Tad būtībā es gribu iesākt ar tādu filozofisku pārdomu mazliet par to, ka, ja mēs paskatāmies sabiedrības idejas kopumā, kas tad ir jaunieši, vai ar ko mums asociējās jaunieši, tad reizēm mēs redzam tādas divas absolūti pretrunīgas ainas, kurām viena ir tāda, ka jaunieši tiek uzskatīti par absolūti pasīviem, varētu teikt pat krimināliem elementiem. To mēs ļoti labi arī zinām pēc pēdējiem notikumiem, pēc Saeimas, kādā veidā jauniešu vārds izskanēja vispār. Un otra bilde ir tā, tie labie, čaklie, forši aktīvie, kas vienmēr visur piedalās, kas ir vienmēr pirmajās rindās, kas ir tā kā sabiedrības tāds, dzinulis. Un te ir tas personīgais jautājums, kurā pusē mēs redzam sevi un kurā pusē mēs gribētu, lai mūs redz sabiedrība vai cita apkārtējie. Tagad katrs pusiņā var atbildēt. Citiem vārdiem mēs varētu pārformulēt šo ideju arī tā, ka mēs varam uz jauniešiem skatīties divējādi vai kā uz sabiedrības problēmu, kas patiesībā, ko nozīmē problēma? Problēma rada problēmas, vai ne? Un problēmas parasti ir jārisina kaut ko. Jautājums ir tālāk, kur ņemt resursus, lai šīs problēmas risinātu. Vai otra pieeja mēs varam skatīties uz jauniešiem kā uz sabiedrības resursus. Un patiesībā, ja mēs skatāmies jauniešiem kā sabiedrības resursus, tad mēs jauniešos redzam visas tās vajadzīgās atbildes mūsdienu sabiedrības problēmām. Un šeit jau varbūt, ka viena lieta ir tā filozofiskā puse, kā mēs paši sev redzam, kā mums redz sabiedrība, kas notiek apkārt. Otra ir par iespējām, vai kādas patiesībā ir jauniešu iespējas. Tā kā nevis būt sabiedrības problēmai, bet rīkāk resursam. Un tad arī tas ir vistiešākais, ko dara mūsu organizācija un mēģina panākt. Mēs ticam tam, ka jaunieši ir sabiedrības resursi. Absolūti un galīgi. Vienkārši mēs arī esam pārliecināti, ka jauniešiem ir jāpalīdz šī te apziņa un šī te resursi, tā kā sajūta un prasmes attīstīt. Un tad ir viss ok. Lūk, un tad tie ir tikai tādi daži no projektiem vai dažas tās idejas, kuras mēs mēģinam izmantot, lai parādītu to, ka jaunieši ir spējīgi uz kaut ko, lai viņos atraisītu to. Jo, protams, par resursu vienkārši nekļūst. Par resursu nepietiks, par resursu reizēm ir arī, tas ir kaut kāds ceļš, kas ir ejams uz to. Lūk, viss ir ļoti jauki, bet kā tad ir patiesībā? Vai ja mēs nolaižamies pie tādas mūsu ikdienas latviešu dzīves vienā pašvaldībā, tad ko mēs redzam? Un tas ir viens no secinājumiem, ko saka viens tāds puisis Aleksandrs, kurš dzīvo Saldu, viņš piedalījās mūsu organizācijas projektā Jauniešu vēro, un ko tad viņš saka par šīm pārdomām. Es varbūt nolasīšu, iespējams, ne visi redz. Aleksandrs saka tā, ka daudzās pašvaldībās jaunieši tiek uzskatīti nevis par resursu, bet problēmu. Šīs pašvaldības ir izdzīvot nespējīgas. Lai rastos jauniešu iniciatīvas, kas ir svarīgi viņos investēt. Jaunieši ir tagadnes un nākotnes resursi. Tad, nezinu kāpēc, lai arī no vienas puses tā
tās divas bildītes liekas pietiekoši, pašsaprotams. Un, protams, ka, mums visiem gribas, lai mēs būtu resursi, tad jautājums, kāpēc tas tā dzīvē nenotiek? Vai kāpēc tā kā vairāk no sabiedrības lielākās daļas puses jaunieši tiek uzskatīti par kaut kādu veidu problēmu, kas prasa izdevumus, kas prasa kaut kādu aprūpi, kas nenes nekādus ienākumus un tā tālāk. Lūk, un tāpēc mēs ļoti, ļoti bieži dzirdām par to, ka jaunieši ir mūsu nākotnē, ne? Vienmēr tas izskan visur, tikpat kā. Un šeit ir ļoti svarīgi, tas ir baigi forši, un tas tā ir, bet nedrīkst nekad aizmirst, ka jaunieši arī mūsu šodien. Jaunieši nav kaut kas būs kaut kad pēc 5, 10 gadiem kļūst par kaut ko. Mēs esam šeit un tagad. Jaunie cilvēki ir tie, kas arī ir daļa no šīs sabiedrības, un kas grib arī aktīvi piedalīties visā notiekošajā. Lūk, un tad prezentācijas otrā daļa ir par to, ka tajā mirklī, kad mēs patiešām noticam, ka jaunieši ir resursi. Šeit ir 3 mazi piemēri, ko jaunieši var izdarīt. Un ja mēs arī šajā formā diskutējam par iespējām un idejām, tad šeit ir tie piemēri, kur jaunieši ir saskatījuši gan idejas, gan iespējas. Tajā brīdī, kad varbūt tas ir šķits pat neiespējami. Un ja mēs runājam tie par finansiāliem resursiem, par ko arī izskanēja iepriekšējais jautājums, kur ņemt tā naudu, tad es varu arī pakomentēt, kāda patiesībā bija šiem pasākumiem, šis finansiālā puse. Lūk, tad kā pirmo es gribu stādīt priekšā tādu iniciatīvu Kafija politiķiem, kuru īstenoja viena mūsu aktīva organizācijas biedre, gados jauna biedra, jauna meitene, forša aktīva. Tas, ko viņi izdarīja, bija, viņi uzsāka tādu diskusiju ciklu, kur jaunieši neformālā gaisotnē tikās ar savas pašvaldības politiķiem, deputātiem un diskutēja par abām pusēm aktuāliem jautājumiem. Un tas, ko viņi panāca, patiesībā tā doma bija veicināt šo te sapratni, veicināt dialogu, meklēt kopīgas risinājumus problēmām. Kopā šajās te diskusiju ciklā Kafijās ar politiķiem tika iesaistīti 150 dalībnieki, un te jūs redzat visas tās vietas, kur tas notika. Tas vairāk bija tikai uz Kurzemes reģionu vērsts projekts. Projekta budžets, kas bija Antas rīcībā, bija 500 eiro. Tā kā šis 150 cilvēki tika iesaistīti ar 500 eiro lielu budžetu. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti tāds pieklājīgi mazs skaitlis, lai mēs varētu iedomāties, ka patiesībā viss pamatā bija tiešām viņas ideja un iniciatīva to darīt. Un tad arī šo diskusiju rezultātā ir šobrīd radušās ļoti daudz citas idejas, kas jau šobrīd šajās pašvaldībās tiek runāts, kur jaunieši aktīvi diskutē, dara, domā ar pašvaldības politiķiem vieni paši, un jau kaut ko bija tālāk.